Jā, labrīt no manas puses, cienījamie rīdzinieki, kolēģi, speciālisti, interesanti. Un man prieks, ka es redzu mūsu vidū tikai jaunas un jauneklīgas sejas. Tā kā ir skaidrs un pierādījies, ka plānošanas dokumentu izstrāde un īstenošana nav ļoti īslaicīgs process. Tad es ceru, ka jūs savā dzīvē pieredzēsiet labus rezultātus mūsu šīs dienas darbam un būsiet ieguldījuši savu intelektu un sirdi un dvēseli, gan arī varēsiet to lietot. Tātad par tematiskajiem plānojumiem vadlīnijām Rīgas vēsturiskā centrā noteikti daudz, kas sako procesiem, zina, ka šobrīd jau ļoti aktīvi notiek visas lielās Rīgas plānošana un ir vesela rinda, 11 tematiskie plānojumi tiek izstrādāti. Taču jāsaprot un jāzina arī tas, ka pateicoties UNESCO speciālajiem statusam Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonas teritorijai mums ir jāizstrādā mazliet atšķirīgi plānošanas dokumenti. Un līdz ar to mums tie procesi Rīgā līdz šim ir sadalījušies tādās divās daļās. Lielā Rīga un vēsturiskais centrs, kas ir plānots un aplūkots daudz detalizētāk nekā pārējā Rīgas teritorija. Līdz ar to vēlreiz tematiskais plānojums, ko mēs esam iecerējuši sākt nākošajā gadā. Un tas ir viens no 3 Rīgas vēsturiskā centra teritorijai pagaidām iecerētiem tematiskajiem plānojumiem. Publisko ārtelpu, par ko mēs šodien vairāk runāsim, vadlīnijām, kas varētu būt šī plānojuma sastāvā. Vēl mums ir iecerēts mājokļu un dzīvojamās vides tematiskais plānojums, kas ir Rīgas vēsturiskā centra viena no specifiskām problēmām sakarā ar to, ka dažādu procesu dēļ, ekonomisku un citu procesu dēļ Rīgas centrs ir zaudējis un turpina zaudēt iedzīvotājus. Un viena no pašreizējā plānojuma politikām politiku grupas bija tas, kā noturēt iedzīvotājus un piesaistīt jaunas iedzīvotājus pilsētas centrā. Arī publiskā ārtelpa spēlē, protams, nozīmīgu lomu. Tā kā skaidrs, ka šie plānojumi mazliet savstarpēji pārklāsies. Trešais temats, kas ir atkal ļoti visaptverošs, tātad arī pārsadzās ar daudziem citiem, ir kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības droši vien vai aizsardzības tematiskais plānojums, kas varētu arī būt, tas pagaidām nolēms, kas varētu arī kļūt par tādu kā pārvaldības plānu, kāda šobrīd mums nav Rīgā, tas ir zināms mīnus, mums ir dažādi normatīvu un dokumentu sistēma, kas nodrošina saglabāšanu un aizsardzību mantojumam, bet no UNESCO puses ir skaidra un stingra prasība, ka šāda veida pārvaldības dokumentam ir jābūt. Tā kā tāda savukārt nav mūsu plānošanas sistēmā, varbūt īpaši izcelt un paredzēt, tad mēs domājam, ka varētu tematisko plānojumu varbūt risināt arī šādu veidu jautājumu. Atgādinājumam, ka tematiskais plānojums ir diezgan brīva veida dokuments, tas ir atkarībā no pašvaldības konkrētām vajadzībām, konkrētām situācijām. Var teikt, tā vienkāršā valodā paši izdomājam, paši nolimjam, paši plānojam, paši realizējam. Tā ir ļoti brīva forma šobrīd, bet tas ir tāds īpašs plānošanas dokumentu veids. Tagad šodien par publisko ārtelpu, tad arī mazliet atgādināja no tā, kā bieži vien no tādām šauri tematiskām lietām veidojot plašākas izpratnes jautājumus. Tā kā publiskā ārtelpa liecins, ko viestos pieminējumi, plaši diskutētais un lietotais. Latvijas likumdošanā pirmo reizi tika iedefinēts tieši Rīgas vēsturiskam centram. Pēc tam tas ir izrauts tālāk, bet no Rīgas vēsturiskā centrā publiskā ārtelpa likumā noteikts termins ir sabiedrībai pieejams teritorijas un telpa, ko veido ielas, būvāri, laukuma parki, dārzas, vēja, pagalma, krastmalas, pasāžas, promenādas, citas vietas, kas nodotas publiskai lietošanai neatkarīgi no piederības. Tāpēc mēs tur brīvi varam izdarīt un izbaudīt šo telpu. Ir privātā telpa un tad ir kaut kādas hibrīda formas, kurās mēs daļēji laiku varam iekļūt un lietot un daļēji tas ir slēgts. Zināmā pēctecības nodrošināšanai atgādinājumam, par ko mēs šodien varam runāt un vajag runāt, ir tas, ko mēs Rīgas vēsturiskā centra plānojumā esam definējuši un uztvēruši kā publiskās ārtelpas galvenos elementus.
faktiski būtībā ir tā, ka šīs ārtelpas veido zinām tīklojumu, elementi ir dažādi pēc savu raksturu, bet tie savstarpēji saistīti. Pirmkārt ir ielas dažādām kategorijām, mums ir nav paša lielākā maģistrāļa centrālajā daļā, bet tomēr ir tā saucamās D kategorijas ielas, kur ir sabiedriskais transports, un lielākais vairums, protams, ir E kategorijas, ir vietējās nozīmes ielas, kas ir gan dzīvojumās, gan gājēja ielas, gan dažādas mazas šķērsielas. Mums ir arī nedaudz C kategorijas ielas, kas ir vairāk saprotams ar tādiem kā Hanzas, Hanstes un Pērnos. Ielas, kas jau nodrošina sakarus te pilsētas lielākiem rajoniem. Laukumi un skvēri, kas ir laukumveidīgi. Domāju, ka tur nav nekas jāskaidro, bet ir mums vēsturiski laukumi un ir tādi laukumi, kas ir izvēlēties dažādās situācijās, gan kara postījumu rezultātā, gan transporta infrastruktūras attīstības rezultātā un kur attīstībai mēs varam pievērst lielāku uzmanību, brīvāk rīkoties šajās telpās, jo tās nav saistītas ar tādiem vēsturiskiem notikumiem. Tāpat apstādījuma teritorijas, kas arī skaidrs, kas tas varētu būt, bet dažādi iedalījumi un dažādiem noteikumi, parkiem, zaļiem skvēriem, krastmalu apstādījumiem, pagalmu, ielu apstādījumiem un tam līdzīgi. Lielās atklātās telpas kā Daugavotās pietekas un kanāls un daži citu ūdens objekti centrē, aktuāli stāva veida, tā ir piemēram krastmalas un pašas objekti veido telpu. Tad ir dažādi citi sīkāki elementi vai specifiskāki elementi, kā piemēram vēsturiski ielu saruni, ielu profilu, par ko mums vienmēr ir diskusija pieminiektu aizsardzības kontekstā un tādā veidā. Ēkas, to fasādes atraktivitāte, ko šīs fasādes dod pilsētas telpām, labiekārtojumi elementi, pelniecība, māksla, vidas objekti, prozaiskas lietas kā publiskās toaletes un ļoti aktīvi elementi, kā satiksmes organizācijas elementi un daudz citi. Tātad arī līdzīgā kārtojumā vai līdzīgā sadalījumā mēs šos jautājumus varētu risināt arī tematiskajā plānojumā. Tos var apskatīt gan kā teritorijas, gan kā telpas ar to funkcijām, labiekārtojumu un šīm telpas iekārtojumam mēs esam iecerējuši veidot vadlīnijas, kas būtu labā praksa, labie piemēri un reizē pretnostatot kaut ko negatīvu vai mums esošu, kas būtu maināms un uzlabojums. Tur atkal, protams, šīs dažādas sadaļas telpas iekārtojumi sekojot tiem elementiem un pievienojot jaunus, kā piemēram moderno tehnoloģiju, dažādi telpiski funkcionāli elementi, elektrouzlādes, stendi, ierīces, stāvvietas, elektromobīļiem, piemēram, elektronis droši vien citēt, dažādi informācijas stendi. Protams, tā kā es teicu, mēs esam diezgan brīvi izvēlēties, ko un kā, tad mums būtu jārisina tādi jautājumi, kas nav tipiski teritorijas plānošanas jautājumi, kā drošības jautājumi, kā organizatoriski institūcijas sadarbības jautājumi, īstenošanas, finansēšanas, prioritāšanas, laikas jautājumi. Vismaz tādas ir mūsu ieceres. Par to, ko es tos minēju, ka, protams, neesam pirmie, neesam vienīgie. Ir tikai no konteksta izraujot daži piemēri, kas var raksturot dažādu šādu veidu dokumentiem. Ja mēs runājam par vadlīnijiem, kas būtu tas saprotamākais un konkrētāk ielietojamākais. Piemēram, Bostonā pilsētas ilustrācija noņemot lieko, bet pieliekot klāt specifisko terminu apzīmējumus un aprakstot šos, lai mēs visi runātu šajā plānojumā vadlīniju ietvaros vienādā izpratnē, izmantojot vienādas nosaukumus un terminoloģijas. Te, piemēram, mēs redzam šos atsevišķos elementus, kas raksturo ielas telpu un ar ko mēs strādājam. Citā sadaļā šie paši elementi ir attēlot telpiski, jo ir paredzēts, ka šo dokumentu lieto ne tikai specifiski profesionāļi, kuriem tas jau no nosaukuma skaidrs, bet ir kura plašākā publika, kura ir tiesības saprast un pieprasīt to kvalitāti, ko kopīgi esam izvēlējušies un nolēmuši savā pilsētā radīt. Cita pilsēta, pavisam cita izskata dokumenti. Šeit ļoti atraktīvā veidā Prāgas pilsētā ir tādām kā karikatūrām, bet visnopietnākās lietas ir attēlot. Šeit ir cilvēciņi un tur ir dažādi izmēri, minimāli standarti, optimāli standarti, vēlamās, nevēlamās lietas. Labie piemēri, kafejnīcām, sliktie piemēri, kāds Rīgā novēram, varbūt mums tāda patīk. Mums
ir atsauces uz citu pilsētu, protams, kā arī Kopenhāgenes piemērs pieved. Ir kaut kādi modernie elementi parādīt, kā tie varētu izskatīties dažādu, teiksim, elektropiekļuvas punktus priekš sabiedriskiem pasākumiem, tirgiem un tam līdzīgi, un tad ir kaut kādi neveiksmīgie piemēri, kas būtu jāuzlabo. Dresdenē, piemēram, ļoti kā jau Vācijā, tāds nopietni izstrādāts pilsētas standarts, kurā ir ārkārtīgi smalki aprakstīti, definēti šie te galvenās nodaļas, kādas pilsētu veido, šie te jautājumi, virsmas, trotuāri, velo joslas un celiņi, un īpaši dažādi vietu, vielu stūru dizains, kur ir pārējais un luksafori un tam līdzīgi, materiāli, krāsas, saņem materiāli un dažādi labiekārtojumi elementi, izkastēm un tam līdzīgi. Tas vēl būtiski, teiksim, šajā te attēlā redzams, ka pilsētas teritorija sadalīta zināmās kategorijās. Tas ir vēsturiskais centrs, tas ir cita veida tie jaunie sociālisma laika un specifiskas telpas, un katrai tai var tikt attiecināt savus kādu elementu konfliktu. Tur ir piemēram ar tiem tipiskajiem, kas ir vēsturiskā centra, dažādas situācijas elementi parādās, un te ir uz piemēriem un uz asēm daudzas attēlots kā, teiksim, projektētājiem vai tiem, kas atbild par dabu veidošanu, kā satiksmes departaments vai privāti attīstītāji, to var ņemt un lietot savos projektos. Īpašas, teiksim, Dresdenē ir atsevišķi tādu liela sagaida veltīta pieejamības nodrošināšanai. Te, piemēram, ne jau tādās detaļās, bet dokumenti laika gaitā attīstījušies un 11. gadā viņams kāds rīcības plāns, lai šo personu tiesības īstenot Dresdenes pilsētā un 7 dažādu rīcību lauku, kā redzam, ieskaitot izglītību, kultūru un veselību, bet tajā pašā laikā mums varbūt šobrīd vairāk interesē mobilitāte, mums pieejami, tā netiek izsināt. Lūk, ir labie sliktie piemēri, un mēs arī Rīgā varam izbaudīt, kā uz šiem te sliktās kvalitātes vismām būtu pārvietoties šādiem cilvēkiem. Tepat kaimiņos arī Viļņā ir ļoti nopietnas programmas tiek īstenotas, un ko es gribētu atzīmēt, kāpēc to vispār rādu, ka tās ir kompleksas programmas. Šeit nav tā, ka katrs departaments atbild par kaut ko savu, droši vien beigās jā, bet tas ir integrēta teritorija attīstība programma. Šeit ir 2 veidi teritorijas, tā zilā tas ir, zināt, Upe, jaunais centrs un tādi panīkušākie rajoni, šeit vecpilsēta, Mato vecpilsētas periferija. Un tur mēs redzam, šeit programmas ietvaros pilsēta kopā ar valsti, kopā ar Eiropas finansējumu ieguldīs vismaz 400 miljonus eiro šī kompleksē pieeja. Nu, vadlīnijām, te ir tikai tāda jautājuma forma, par to mēs šodien diskutēsim, par to, kas tas varētu būt, kā tiks ievērots un realizēts, kas mums diezgan tāds jaunu veidu dokuments, jo esam pieraduši, ja kaut kas ir noteikts normatīvā vai noteikumos vai likumā, tad tas strādā. Bet, ja tas ir tādā, teiksim, mīkstākā formā, tad ir liels jautājums, vai kāds to ievēro. Tas tad arī jārisina šī tematiskā plānojuma ietvaros un vismaz attiecībās pašvaldības institūcijām, kas tomēr lauvas tiesu valsts pilsētā veido. Ir piemērs, tagad neanalizēsim, bet Skanstē mēs esam mēģinājuši jau ar tos gādāt, un to šodien mēs speciāli nolūkosim, bet ir publiskās ārtelpas jau tāds kvalitātes standarts mēģināts veidot, bet tas ir darba procesā.